Šogad pasaules autobūvē ir jubilejas gads. Aprit 130 gadi, kopš pasaulē tika izgudrots un patentēts pirmais automobīls. To veica 1886. gadā Karls Benz. Tajā laikā vienai daļai cilvēku, tā kā tas bija kaut kas absolūti jauns, bija tāda skeptiska attieksme. Un pat Vācijas ķeizars teica, ka automobīls tā ir laicīga parādība, ka viņš tic zirgam. Un tad nāca talkā cilvēki ar šādu inovatīvu un, teiksim tā, revolucionāru garu, un viens no tiem bija Karla Benza sieva Berta, kura veica pasaulē pirmo automaratonu, tā var teikt, nobraucot 100 kilometrus, pati pie stūres pirmajam automobīlim, un tādā veidā visiem pierādot, ka automašīna tas ir ērti, droši un arī ātri priekš tiem laikiem. Vispār jāteic tā, ka Mercedes un Daimler dižgariem viņu sievas otrās puses ir spēlējušas tādu nozīmīgu lomu. Šeit gribētu jums pastāstīt stāstu par 3-staru zvaigzni. Pirmo reizi viņu Gottliebs Daimlers sūtot savai sievai pastkarti no Ķelnas viesnīcas, atzīmējot, kur viņš dzīvo, tai viesnīcā virs viesnīcas uzzīmēja 3-staru zvaigzni un rakstīja, ka viņš tic, ka šī zvaigzne mirdzēs spoži pāri viņa mūža darbam. 19. gadsimta izskaņā pasaulē bija slavens autobraucējs un diplomāts Emīls Jelineks. Un viņš, piedaloties sacensībās, izvēlējās pseidonīmu Monsieur Mercedes. Un viņš bija veiksmīgs, viņš uzvarēja šajās sacensībās, un pēc tam pasūtot automašīnas Daimlerā, viņa nosacījums bija, kad viņa pasūtītajām mašīnām ir jābūt vārdam Mercedes. Un savu pseidonīmu viņš izvēlējās par godu savai 10-gadīgai meitai Mercedes.